Sveiciens visiem un sveiciens manā YouTube kanālā. Šodien es plānoju filmēt vlogu. Mana Emma šobrīd guļ pirmo diendusu. Principā viņai vajadzētu nogulēt 2 stundas. Ideālajā variantā, lai mēs varētu saģērbties, sataisīties un uzreiz braukt, jo šodien mēs brauksim uz tādu māmiņu vingrošanu kopā ar mazulīšiem. Tā kā varētu būt riktīgi forši, vienīgais, lai viņi tiešām izguļās un lai viņi ir labs noskaņojums. Labrīt! Kurš pagulēja pusotru stundiņu? Kurš pagulēja? Augsim uz treniņu? Jā! Nu tā, mēs esam mašīnā, esam beidzot sapakojušās un brauksim uz treniņu. Diemžēl viņa man pagulēja tikai pusotru stundu, kaut gan vajadzēja, vismaz 1:45, jo viņai šobrīd ir tā, kad ir 2 stundu nomodi, un ja ir drusciņi ilgāk, tad viņa sāk palikt kašķīgāk un arī grūtāk iemieg. Bet, galvenais, lai viņa man visu treniņu iztur un tiešām ir labs noskaņojums. Tā kā izskatās, ka viņai otrā diendusiņa būs mašīnā, bet, neko darīt. Tā kā tiekamies treniņā. Tas bija kaut kas tik jaudīgs. Mēs ēdam. Tā, galvenais cilvēks guļ, par ko ir prieks. Bet tas, ko es varu pateikt par treniņu, man ļoti, ļoti patika. Tā kā bērniņi varēja spēlēties savā nodabā, tad, kad sāka čingstēt vai kaut kas viņam nepatika, tad varēja droši ņemt rokās, jo visu vingrinājumus varēja izpildīt kopā ar bērniņu, kas bija rīktīgi forši, man liekas, tik mīlīgi, un arī mazajam tas nomods ir daudz produktīvāks un citādāks, un viņam ir jauni iespēja, un man tiešām ļoti, ļoti patika. Tā kā, ja arī jums interesē šāda veida treniņi, tad droši man uzrakstiet vai komentāros, vai Instagramā, tad es padalīšos. Es negribu dalīties publiski, jo šī ir tāda maza slēgta grupiņa, un es varu pačikstēt, ka šīs nodarbības ir bez maksas. Tā kā, ja tev ir mazais vai mazā, un tu gribētu pavingrot, tad droši dod ziņu. Tā kā tagad mēs dodamies mājās, viņa man pačučēs, un man ļoti gribās ēst, tad jau būs jātais pusdienas. Emma, já vai esse matus? Iesim taisīt pusdienas? Ko? Buba? Iesim? Viss. Ejam taisīt pusdienas. Šī ir mana visu laiku mīļākā recepte - lazaņas biezupa. Jā, Emma. Un, starp citu, šī recepte ir no Elizabetes Valujevas grāmatas, ka šīs nav sarežģīts. Tā kā es tiešām ļoti, ļoti iesaku pagaršot šo zupu. Viņa ir vienkārši nereāli laba. Beidzot, Emma aizmirsu savu 3. diendusu. Kaut kā baigi ilgi miga ciet. Bet es uztaisīju sev kafiju, un es izdomāju, mēs varētu kopā atpakot šeit pasūtījumu, jo es Emmai pasūtīju diezgan daudz rotaļu lietu. Bet man ir attaisnojums, kāpēc es tik daudz pasūtīju, jo es līdz šim brīdim, līdz 5 mēnešiem, pilnībā nevienu rotaļlietu nebiju nopirkusi. Tā kā visas, kuras mums ir sadāvinātās.
es domāju, taisam vaļā. Tā, es pasūtīju tādu tā kā koka rāmi, kur var pēc tam pats sakārt visādas rotaļlietas. Es pasūtīju šitādu te arbūzu, pēc šitādu kubu vēl. Es pasūtīju zeķītes, jo visas baltās zeķītes mums ir nokrāsojušās. Tā kā mēs bijām pie ģimenes ārstes, viņai ļoti patika šitāda te bumba, no kur viņi nevarēja atrast. Tā kā es pasūtīju šitādu. Tāda, varbūt esat redzējuši, kā viņas var piestiprināt visu kaut kur, viņas tā kā griežas pie loga vai pie, principā pie kuras virsmas. Tālāk. Kas tas ir? Tas ir zeķītes, kuras skan, un viņi tā kā uzvelk virsū, un viņa var spēlēties. Tālāk tā vēl rekur. Tās ir pirkstiņu rotaļlietas. Stilīgi. Tālāk ir šādi te, ko var tā kā iekarināt tajā koka rāmī, un tad visādas rotaļlietas, kas mums jau principā ir. Es šito redzēju vienai meitenei. Šis ir rīktīgi stilīgs. Viņš tā kā arī brauc uz priekšu laikam. Ir šī tāds te koka. Protams, ka viņa drusciņ paaugsies, tad viņai patiks. Kā šo sauca? Es neatceros, kā viņu sauca. Vannai tāds valītis. Viņi tā kā ieliek ūdenī, tad viņš taisa strūklaku. Un ir dažādas krāsas. Vēl zeķītes, pelēkas, baltas un melnas. Arī iekarināms rāmīši tāds te. Viņa varēja sniegties pakaļ. Jāapspēj dzert kafiju pirms pamostās. Man telefona macīši. Šī tāds te. Viņa varēs skatīties. Šī. Tas tāds. Tas gan ir stili. Nu, beidz! Viņa varēs pielikt pie loga, un tad viņa varēs skatīties, kad viņai būs moments. Uz ko? Uz šitiem. Tad ir šitā te divi ķiņķēziņi. Tālāk ir manas lietas. Nav daudz, 3. Pasūtīju džamperīti. Šitāda te brūnu smuku. Diezgan labas kvalitātes mīkstiņš. Pasūtīju pidžamu tādu pa mājām. Tikai bikses izstāst diezgan īsas. Bet arī ļoti patīkams materiāls. Tāda apakšiņa un šitāda augšiņa. Ļoti smuks. Klāt es nopirku čības. Čības gan izskatās ļoti labas kvalitātes. Šitādas te. Kā es ceru, ka Emmai patiks visas rotaļlietas un es nebūšu iztērējis par velti naudu, bet tagad viņa piecēlsies un viņai būs pēdējais nomods. Būtu uztaisīsim vakariņas, bet varbūt kaut ko tāpat pa mājām padarīsim un principā tad jau būs viņai vannīte, mēs paspēlēsimies un tad jau iesim gulēt. Tā man pēkšņi aptrūkās video, bet ar šo es finišēšu šo te vlogu. Es ceru, ka jums patika šis video un, ja patika, tad spiežat like. Un es priecāšos, ja arī abonēsiet manu kanālu, jo šeit es esmu jauniņā. Tā kā paldies, ka skatījāties un tā līdz citai reizei.